Давай, Зир, за район. Es esmu Niklaus Vētra, un es šodien piedalīšos Rajon TV Game of Skate Championship līdz 7 burtiem, paļu bomba Rajon TV. Otrajā kārtā. Mani sauc Hugo Bērziņš. Es domāju, ka spēles taktika ir tā pati, mēģināt nenopist trikus. Šodien jūtos nedaudz sliktāk, bet mēģināsim triku līmeni celt augstāk, latiņu nedaudz un skatīsimies, kas te beigās ir notikt. Es ceru, ka es nezaudēju. Es joprojām esmu ļoti šuk, ka es esmu otrajā raundā. Kā viss ir nice. Vēl es dienu spēli ir iekšā, siltumā. Tas ir plus. Oi, Hugo, man tikai labas domas ir. Es gribēju bību turpināt, bet viņš pārāk underground, lai viņi izvilkt ārā tikai. Bet Hugo ir the guy. He's shook. Shook guy. I'm shook about Hugo. Vairākas reizes spēlējuši skate, un parasti ir tā, ka ja man ir sūdīgi iet, viņš uzvar. Ja viņam sūdīgi iet, viņš arī uzvar. Tā kā, jā, man ir ļoti liels cerības. Es domāju, ka būs, cik varētu būt kaut kādi 7, 5. Es ceru, ka manā labāk. Es ļoti ceru, ka tā kā varētu spēle iziet līdz tiem pašiem 7-6. Ķipa, lai garāka spēle, lai interesantāk. Galvenais, lai neviens tā kā sākumā kaut kādus sūdus nenopiš kaut kādu šovitu vai vanētī vai kickflip. Droši vien tas, ko es neuztaisīšu. Mēs atradamies skaistā The Sport centrā un šodien notiks vēl viena spēle Game of Skate čempionāta ietveros. Spēlēs 2 stilīgi jaunieši, Hugo Bērziņš un Niklaus Vētra. Tiesnesis pie mums šodien būs neviens cits kā Miks Grantiņš! Ļoti sakarīgs čalis un zina, ko dara. Tātad čališi čikajatieties. Čališi titī. 1, 2, 3. Niklaus vinnēja un viņš saka šito brīnišķīgu spēli.
gara spēle. Un vinnēja Niklavs Vetra! Vēl bija fucking gara. Man nav spēks vispār. Neviens neko vispār neuztaisīja. Bet beigās tā kā kaut kas sanāca. Sušhārtības bija tā kā spēle tad ir izdosies. Es nezinu, droši vien nākošreiz. Vai jau kaut kas būtu jāmaina. Es biju domāju, ka es varbūt atbraukt kādu dienu patrenēties, jo es pēdējo reizi skaitoju pirms mēneša. Tā kā, un es spotā esmu pirmo reizi, tā kā es vēl pie flata īstenās pieredzes. Bet, spēle bija ok. Par spēli es domāju, ka bija pilnīgi miskaste. Es nezinu, cik jūs redzat tajā video ekrānā, bet mēs ļoti ilgi spēlējām, jo neviens neko nevarēja uztaisīt. Jau no paša sākuma es jau zināju, ka es nopasīšu pirmo triku. Es nezinu, man bija jau tāda sajūta, un tā arī visas spēles. Es varēju atkārtot trikus, es nevarēju uztaisīt savus trikus. Un es jūtos ļoti slikti, tā kā uzmanies, nezinu, par ko es spēlēšu nākamreiz, bet uzmanies, jo es varu visu pilnībā nopīt.